Simtiem cilvēku baidās likt saturu sociālos tīklos, un es tev pastāstīšu noslēpumu, kā tikt tam pāri. Galvenā problēma ir to, ka cilvēki baidās, ko citi padomās par viņiem, un kā to risināt. Manuprāt, šeit jau ir problēma pašā saknē, jo vai nu tu neesi pašpārliecināts, vai nu tu netici savam produktam, un tāpēc tu viņu baidies izlikt sociālos tīklos. Un kā tad strādā mūsu prāts? Diezgan bieži mēs meklējam apliecinājumu apkārtējos cilvēkos, un ja mēs to nesaņemam vai saņemam negatīvu komentāru, mēs automātiski vairāk šajā pozīcijā nevēlamies būt. Taču es ieteiktu tev paskatīties tādā kā ilgtermiņā. Pirmais. Atceries, cilvēki lielākoties par tevi domās varbūt pusminūti, minūti, varbūt 30 minūtes, un pēc tam jau aizmirsīs un aizdomāsies par savām problēmām. Vai arī otra lieta, padomā, mēs katrs kādā brīdī nomirsim, un cik ilgi cilvēki atcerēsies par tevi pēc tavas nāves? Visticamākais varbūt nedēļu, 2, un viss tas, ko tu būsi publicējis vai nu sociālos tīklos vai darījis, jau sen būs aizmirsies. Tāpēc es tev ierosinātu beigt domāt, ko citi domās par tevi, atrast produktu vai pakalpojumu, kam tu tici, un viņu reklamēt sociālos tīklos, cik vien plaši un spēcīgi to vari. Un atceries, vienmēr heiteri būs, bet tie ir tie cilvēki, kuri paši stāv uz vietas un nevēlas, lai tu aizietu viņiem garām.